Labdien! Mani sauc Uldis Amerikas. Esmu SIA LaFlora valdes priekšsēdētājs un vēlos, ieejot jaunajā 2025. gadā, sniegt jums visiem informāciju par to, ko uzņēmums dara, veids un kādi ir viņa plāni. Es gribētu mazliet atskatīties uz iepriekšējo 2024. gadu, jo tieši šajā gadā ir ielikt pamati šim gadam. Jo esam sasnieguši tādus rezultātus, par ko iepriekš mēs varējām tikai sapņot. Gan kūdras ieguve, kur mēs sasniedzām 152,000 tonu robežu, gan apgrozījums 34,7 miljonu eiro, kas ir lielākais uzņēmumu pastāvēšanas vēsturē. Un kas man visvairāk priecē, ka mums izdevās nodarbināt 312 cilvēkus vidēji gadā, protams, sezonā vairāk, pat līdz 400. Bet kas man sevišķi priecē, ka mūsu vidējā alga ir sasniegusi jau 2900 eiro katram cilvēkam. Un tas ir ļoti nozīmīgi šajos apstākļos, kad principā jau Latvijā nav tā labākā situācija ekonomikā. Protams, šie izcilie rezultāti nav iedomājami bez visa uzņēmuma kolektīva lieliska darba. Šīs komandas darbs parādīja to, ka arī spītējot laika apstākļiem, kas mūs nelitināja 24. gadā, kad saņēmām Kaunciemā 200 mm, kas atkal bija rekords īstenībā Latvijas vēsturē nokrišņu ziņā, mēs tomēr spējām mobilizēties un nodrošināt uzņēmumu ar nepieciešamo resursu kūdru. Bet nav jau tikai vienīgi šīs meteoroloģiskās kataklizmas. Šis gads arī pasaulē ir sācies ar ļoti kardinālām izmaiņām. Amatā stājoties ASV prezidentam Trumpa kungam, jau ar pirmiem viņa soļiem mēs redzam, ka būs izmaiņas, kardinālas izmaiņas pasaulē, un tas arī skars mūs, jo mēs eksportējam savu produkciju pa visu pasauli, un līdz ar to mums jāņem vērā jaunā realitāte, un šai realitātei jāpielāgojas. Bet viens ir skaidrs, pasaulē kūdra ir vajadzīga, un to rāda janvāra rezultāti, kad atkal mēs esam tieši janvāra mēneša apjomu, eksporta apjomu esam atkal kāpinājuši, 770 kravas vienības ir aizceļojušas pasaulē. Un, protams, man ir jāpiemina mūsu lielais projekts, mūsu megaprojekts, kurš pagājušā gada 3. ceturksnī iekļuva lielajā vēja parku būvniecības topā pēc realizējumās jaudas. Un tas ir mūsu Kaiga Purva vēja projekts, kur pagājušā gada septembrī, kuru iegādājās Latvenergo mūsu meitas kompānija LaFlora Energy. LaFlora Energy tagad ir šī projekta tālākais attīstītājs un būvnieks. Savukārt LaFlora ir šī projekta realizācijas vai būvniecības vadītājs. Gribu uzsvērt to, ka Kaiga Purvs joprojām ir SIA LaFlora īpašumā, un mēs esam nodevuši abūs tiesību būvēt šo projektu. Un jāsaka tā, ka tiešām ļoti veiksmīgā un labā sadarbībā ar Latvenergo mēs esam jau ļoti daudz veikuši būvniecībā. Ir jau ceļu infrastruktūra jau ir izbūvēta apmēram 2/3 no projektētā apjoma, un mērķis paliek iepriekšējais šo objektu nodot eksploatācijā 26. gada jūnija beigās. Gribu uzsvērt, ka SIA LaFlora vienmēr ir sekojusi līdzi aktuālajām tendencēm, kā attīstās pasaule, kā attīstās Eiropa, kā attīstās Latvija. Un mēs aktīvi piedalāmies dažāda veida procesos un projektos, kas ir vērsti uz ilgtspēju. Gribu uzsvērt tieši, kas janvārī notika, bija ļoti vērtīga saruna Varamā, tā ir ministrija, tieši par zaļo industriālo zonu certifikāciju, kas šīs sanāksmes rezultātā mēs sapratām, ka tas nav tikai LaFloras un konkrētā Kaiga Purva jautājums, tas ir viss Latvijas jautājums, kas skar visas industriālās zonas. Un šis projekts, tad, kā saka, iegūs plašāku vērienu. Vēl otrs tāds būtisks projekts, kas janvārī arī norisinājās, un kur LaFlora sniedz savu redzējumu un prezentāciju, tas bija šis ANO ilgtspējas
jautājumu vai nosacījumu ieviešanas teiksim, problemātika Latvijā. Mēs runājām tieši par kā mēs to ieviešam LaFlorā. LaFlora tā ir kūdras nozare. Mēs strādājam ar kūdru, ar purviem, un līdz ar to visa tā polēmika vai visi tie izaicinājumi, kas skar kūdras nozari un kūdru kā tādu, attiecās arī tieši uz mūsu uzņēmumu. Un šajā kontekstā ļoti svarīga bija Saeimas priekšsēdētājas Mīriņas kundzes vizīte LaFlorā, atsaucoties uz mūsu tādu uzaicinājumu ilgtspējas jautājumu skatīšanā Saeimā, kur mēs bijām kā CSR Latvija biedri uzaicināti kopā ar ārvalstu investoru padomi, kur mēs sniedzām savu redzējumu par zaļo kursu, par ilgtspēju un par kūdras nozares vietu tajā. Vēlos arī uzsvērt to, ka LaFlora vienmēr ir aktīvi paudusi savu pozīciju visu veidu mēdījos. Un kā piemēru var minēt TV24 Nacionālā interešu klubu, kur man bija izdevība arī paust savu viedokli, savu redzējumu, kādā veidā Latvija varētu attīstīties, un tieši arī par kūdras nozares vietu tajā. Savā jubilejas gadā SIA LaFlora, protams, turpinās atbalstīt jauniešu, bērnu sportu, kultūru, jo mēs uzskatām, ka tā ir mūsu nākotne un mūsu uzņēmumu, un ne tikai uzņēmumu ilgtspējas pamats, lai mēs attīstītos, lai šeit Latvijā mēs redzētu savu nākotni. Vēlos teikt, ka šāda veida video uzrunas vai video vēstījumi notiks katru mēnesi, kur stāstīšu par tiem notikumiem LaFlorā, kas varbūt mūsu izpratnē ir bijuši tie nozīmīgākie. Un, protams, gada nogalē, 19. decembrī, mēs atzīmēsim jau svinīgos apstākļos šo jubileju. Priecāsimies visi kopā par sasniegto. Paldies!